braucot šurp, es domāju, kā labāk iesākt šo interviju, un tad es atcerējos kaut kā tādu uzstādījumu, kas vispār cilvēkiem mēdz būt. Viens no tiem, piemēram, tu esi savu domu rezultāts. Ko tu par sevi domā, kā tu sevi redzi, tas tu arī kļūsti. Cits teiks, tu esi tas, ko tu ēd, kas varbūt ir tuvāk mūsu sarunas tematam, kas ir uzturs un komunikācija saistībā ar uzturu. Kā tu redzi šo, tev sanāk strādāt ar cilvēkiem un arī viņu domām īstenībā, un arī šis tev uzturu jautājums? Kā tu tur beigās ir? Mēs esam tas, ko mēs ēdam, vai negluži? Es vēl pateiktu, mēs esam mūsu ieradumu rezultāts. jo, piemēram, cilvēks pat ļoti veselīgi ēd, bet smēķē, tad tas tā kā, tik un tā viņam nebūs laba veselība. Vai, tas ir saistīts arī ar citiem kaitīgajiem ieradumiem, un tas arī, manuprāt, ietver tādu arī savu, ko arī domāšana ir daļai ieradums. Es nesen klausījos Jordana Petersona grāmatu, tagad tādā svaigā atmiņā, un daudz par to domāju un reflektēju. Un viena lieta, kur viņš pieskarās atkarībā, viņš saka, mēs mēdzam sabiedrībā vai individam teikt, kā tā, tu tā dzer tik daudz, un kā tu tā vari, un tā tālāk. Viņš saka, tas nav pareizais jautājums. Pareizi būtu cilvēkam, kurš ir, pavada skaidru dzīvi un nelieto kaut kādas atkarību raisošas vielas, prasīt, kā tu to vari. Jo dzīve ir tik, patiesībā grūta un izaicinājumiem pilna, kā tu vari būt skaidrā. Un tad varbūt uzturā arī būt līdzīgi, nevis koncentrēties, kāpēc cilvēki ēd neveselīgi un kas ir visi tie kaut kādi kaitīgi ieradumi, bet tam, kurš uztur sev labā formā, labi ēd, prasīt, kā tu to dabū gatavu. Varbūt tas ir tas jautājums, kas mums ir jāprasa. Kā tu redzi šo, cik daudz mēs koncentrējamies uz šo paradoksu savā ziņā, ka cilvēks spēj bez kaut kādiem draņķiem dzīvot pilnvērtīgu foršu dzīvi, un cik daudz mēs tomēr fokusējamies, veselības aprūpes sistēmā parasti fokusēs uz slimībām un uz to negatīvo iznākumu. Kā ir uztura tēma? Jā, uz sakām. Tā, un noprecizēt jautājums ir, kā cilvēks spēj ieturēt veselīgu dzīvesveidu? Jā, kā tu redzi savā jomā, kas ir zinātne, uztura joma, vai uz ko mēs fokusējamies? Vai uz to, kā uzturēt sevi labā formā, kā to dabūt gatavu, vai mēs cīnāmies tām sekām, ugunsgrēkiem un tā tālāk? Pilnīgi noteikti. Mēs cīnāmies tikai ar sekām. Visu veselības joma kaut kādā ziņā ir tikai seku dzēšana, ja? Un, manuprāt, ir ļoti liela gudrība, un es arī, skaidrs, šis arī preventīvais speciālists, kā mēs laicīgi rūpējamies par sevi, lai nekas slikts ar mums nenotiktu. Un, protams, tas ir grūti izdarāms, jo mēs neredzam uzreiz kaut kādas sekas, tādas savu ieradumu sekas, savu izmainam ēdienkarti, nekas mums nenotika. Līdz ar to mums gribas uzreiz redzēt rezultātus, mūsdienās uzreiz redzēt rezultātus. Un ar uztura terapijām ir tā, ka tu neredz uzreiz rezultātus, un cilvēks mūsdienās ir nepacietīgs. Un viņam liekas, ka ko es te mēnesi mocīšos, vai arī lielākā daļa manu kolēģu, viņi jau noraksta cilvēku, viņš taču neieturēs to diētu, viņš nav uz to spējīgs, līdz ar to izrakstīsim zāles. Ja, bet tādēļ mums ļoti vēl joprojām ir maz populāra šī alternatīvā metode, kad jā, tev ir vajadzīgi medikamenti, bet varbūt tev ir vajadzīga arī citādāk uztura terapija tavai diagnozē vai saslimšanai. Un iespējams, ka tā terapija vai tā diēta tomēr ilgākā termiņā dot tos pozitīvos rezultātus, tad var mazināt vai pat atteikties no medikamentiem kaut kādā brīdī. Varbūt jā, tā tas strādā. Protams, jā. Tā kā, bet vēl runājot par tavu piemēru, ir tā, ka mums vispār uz dzīvesveidu arī ir jāskatās no daudz plašāka skatu punkta. Kāpēc cilvēks negrib rūpēties par sevi? Kāpēc viņam to grūti izdarīt? Tas viss ir ļoti dziļos līmeņos saistīts īstenībā ar cilvēku pašapziņu. Jo, ja oriģināli viņam ir slikta pašapziņa, tad viņam būs arī grūti sev labu darīt. Ja? Ar tādiem identitātes traucējumiem tas varētu būt pat saistīts. Līdz ar to tāds negausīgs dzīvesveids vai tāpat smēķēšana, pārmērīga liela alkohola lietošana, cukura ēšana, tas viss apakšā, tas tāds zemūdens augšējies tikai, kā to saka, aizberga augšējā daļiņa. Ja? Jā, tā redzamā izpausme. Tad faktiski tavs darbs ir, es tev pārtraucu, bet tāds tā kā psihoterapeita darbs gandrīz.
Lai gan it kā par uzturu, bet tev ir jāsaprot, vai jāpalīdz pašam pacientam, klientam saprast, kas ar viņu notiek un kāpēc viņš dara to negausīgo lietu. Jā, tad es pastrādāju gadu slimnīcā un sapratu, man vajadzīgs papildus zināšanas, un tad es ieguldījos, Bet tu gadu strādāji slimnīcā? Jā, un tad es sapratu, ka nederēs vienkārši cilvēkam pateikt, tev šito drīkst, šito nedrīkst. Bet slimnīcās ir, piedod par nezināšanu, slimnīcās ir uzturu speciālisti, kas tur vienkārši tā kā visu laiku ir un tad iet pie pacientiem stāst, ko tev būs ēst, ko tev nebūs ēst? Nu, kā kurām. Manā gadījumā es strādāju rehabilitācijas nodaļā un tur nāca pacients, bet, es sapratu to, ka ir jārokas dziļāk. Ja tu gribi viņam palīdzēt, tad ir jārokas daudzreiz dziļāk. Un tādēļ es mācījos līdzgaitniecību, psihoterapiju, kognitīvu behaviorālo terapiju, lai palīdzētu. Vai arī visi zina, ka cukuru nedrīkst pārmērīgi ēst, bet īstenībā cukura atkarība vai šī pārmērīgā lietošana vai emocionālā ēšana, viņi ir saistītā ar tādiem daudz dziļākām lietām. Un lai es palīdzētu savam pacientam atteikties no tās pārmērīgās cukurēšanas vai no pārmērīgās makaronēšanas, kas arī ātri paceļ glikos līmeni un dopamīnu. Un, neiedziļināsimies laikam šajā sarunā, bet, lai es varētu viņam palīdzēt, man ir jāsaprot šie mehānismi daudzreiz dziļāk. Tad tu esi tāds pārnozaru speciālists, ka tas nav tikai uzturs, tur, metabolisms, bioķīmija, tas ir daudz plašāk. Tad arī tevis pieminētie ieradumi, kaut kāda pašapziņas jautājuma, tad emocionālā pasaule un viss šis. Mēs strādājam komandas darbā. Es, protams, varu tādās vispusīgos līmeņos, es strādāju arī ar emocionāliem ēdājiem, bet es ļoti bieži sūtu pie psihoterapeita vai kognitīva behaviorālā terapeita, jo tas nav īsti mana specialitāte. Jā, bet man bija tīri jāsaprot šie mehānismi, lai es varētu virzīt savu pacientu un arī viņam vairāk palīdzēt. Es tagad klausos un domāju paralēli, vai nav tā, ka mēs dzenoties pēc labklājības, ieviešot dažādas tehnoloģijas, ka tur, viens fermers var nosacīt, pabarot tur 10 000 cilvēku, vai tā ēdiena pieejamība nav kļuvusi par tā kā problēmu savā ziņā. Tas droši vien, ka tava nozara, tava veida speciālisti pirms 10 gadiem droši vien īsti nebija, vai ne? Tad tagad tas ir tāds fenomens, kad joprojām pasaules kaut kādās citos nostūros cilvēki tiešām cieši no nepietiekama uztura, tad mūsu reģionā mēs runājam par kaut kādu emocionālu ēšanu. Es ļoti labi zinu, ko tas nozīmē. Es atceros dziesmu sāku estrādi, garš mēģinājums, domāju, tā kā apnika, varētu kaut ko nomainīt. Aiziešu nopirkšu ēdienu, es domāju, es negribu ēst. Es domāju, es tā kā bišķi gribu. Un tad es sāku sev pierunāt, ka es tā kā bišķi gribu ēst. Un es domāju, kas īsti notiek? Un es sapratu, ka es iešu izklaidēties. Tad ēšana būs man izklaide, lai nomainītu to apnicīgo darbību, kas ir kaut kādas kārtējās dziesmas izmēģināšana ar diriģentu. Un es aizgāju paēdu, un nekāda gandarījuma, protams, man nebija pēc tās ēdienreizes. Un tad es domāju, kas vispār te notika? Jā? Tā es arī pusratā paliku, droši vien minēt pie speciālistiem. Bet labi, novienam tematu. Bet paanalizējam, piemēram, šo tavu piemēru. Tad viena tā šķautne, kur tu tā kā, jo man liekas, ka cilvēkiem varētu arī šis piemērs ļoti labi attainot viņu ikdienu. Tad ir dopamīns, kas ir tāds motivācijas hormoniņš, un mēs visi iekšēnē ļoti vēlamies to dopamīnu pacelt. Tā ir tāda, intuīcija mums, un vajadzība. Un kādreiz pirms 100 gadiem, visi pacēl šo dopamīnu ar fiziskām aktivitātēm, ārot tīrumus un strādājot dārzā un, bija šies ģimenes tradīcijas ļoti izkoptākas un tika foršāks laiks pavadīt, vairāk laiks pavadīts ar ģimenēm, ar foršiem cilvēkiem, kur arī šis dopamīns tā kā paceļās. Un tagad tas viss iztrūkst. Un kā lai mēs citādāk paceļam šo dopamīnu? Tad, ja mēs nepaceļam dopamīnu ar fiziskām aktivitātēm, labdarības darbus darot un ar attīstoties ar lietām, kas mums ļoti, ļoti patīkās, tad mēs esam ielikuši sevi slazdā uz tiem ātriem, stimulējošiem pacēlājiem. Tad mēs atnāksim vakarā mājās vai arī sēdēsim kora mēģinājumā.
mums nav pacelts dopamīns, un tad mums tad kaut ko panešķoties gribas, tad ātrie ogļhidrāti, kas paceļ ātri dopamīnu, kaut kāds alkohols, smēķēšana, citas, tādas arī destruktīvas rīcības. Ja? Mazās balviņas, kas īstermiņā labi nostrādā, bet ilgtermiņā grauj mūsu organismu. Tieši tā. Un tur ir jāpaskatās katru cilvēku, ko viņš apēd. Arī šī emocionālā ēšana, vai viņš apēd garlaicīgi, piemēram, tavā gadījumā. Jā, tas bija ļoti izteikti, jā. Vai viņš apēd skumjas, jo nezinu, ko ar viņām darīt. Ja? Vai viņš apēdīs dusmas, jo arī nav iemācīts, taču nedrīkst dusmoties. Ja mūsu bērnībā tā māca neizskaidrot, ko tad man ar tām dusmām darīt, tad mēs kaut kā iemācāmies ar viņām kaut ko darīt. Ja? Bieži vien nelabas lietas. Tā kā tur ir jāapskatās, kuras emocijas tu mēdz apēst, un tad vienkārši mainīt šo saucamo ieradumu ķēdi uz kaut kādu citu darbību. Piemēram, tu varēji... Ko tu varēji izdarīt, ko ar mēģinājumu? Uzskriet pa trepēm augšā, piemēram, būtu fiziska aktivitāte. Jā, arī kaut ko interesantu padarīt, piezvanīt. Paskaties Instagramā, kā visiem labāka dzīve par manējo. Ja? Un tad vēl, iegruzies vairāk un vēl kaut ko gribās apēst. Labi. Otra lieta, ko es gribēju pārnāt, tad šodien ir komunikācija saistībā ar uzturu un paņemam specifisku šķautni ražotāju, pārtikas ražotāju komunikāciju caur mārketinga rīkiem, caur iepakojumu ar patērētāju. Jo katrs, kas arī šo epizodi klausās vai skatās, ir patērētājs, pērk preces veikalā, pievēršot vai mazāk pievēršot uzmanību tam, kas tajā ir iekšā. Man labs draugs reiz teica ļoti spilgtu frāzi, viņš teica tā, ja produktam ir svītrkods, tur jau ir problēma. Un es domāju, bet tas tā interesanti, jo tev ir kaste ar burkāniem, tur nav svītrkods. Labi, tu vari burkāns ielikt plēvē un tur būs svītrkods, bet idejiski, ja ir viena sastāvdaļa, tad nav problēma. Ja ir vairāk nekā viena sastāvdaļa, tad visticamāk tur ir kaut kāds risks par pievienotiem cukuriem, kviešu lipekļiem un kādu visādi tur nelabas lietas, maltodekstrozes un ko tik neliek klāt visādos gudros nosaukumos. Es esmu centies un joprojām cenšos saprast produktus, lasīt. Man bērniem kaitina, kas lasa sīko druku, es apgriežu un saka, tētī. Es saku, bet ir jāsaprot, kas tas tāds ir, ko mēs šeit pērkam. Un ir kaut kādas lietas, ko es esmu sev iekodējis, vienkārši no citiem uzzinot vai iemācoties no literatūras, kas ir tā kā bezmaz pielīdzināms indei. Ja? Un tad es par savu naudu nepirkšu indi, margarīnu saturošus produktus, piemēram. Ja? Tu vari man pateikt, varbūt tā nav indi, un es mainīšu to visu, bet es esmu mēģinājis novienkāršot, un es esmu sapratis, ka nevēlna nesnāk novienkāršot, jo arī produkti mainās intereses. Man vienbrīd ļoti gribas griķus, citu brīdi man kā uz zivīm, vēl kaut kā. Es jau nevaru, un tas sortiments ir plašs. Un tad tie ražotāji, viņi jau vajag nepalīdz. Viņi uzraksta milzīgi burtiem tur bez vai bez glutēna vai bez pievienot cukura. Es to lasu un domāju, bez pievienot cukura. Bet kaut kāds jau cukurs droši vien tur ir. Viņi nav pievienojuši. Maleči, vismaz nav tā. Kā tu redzi šo no sava profesionāla skatpunkta, kā ražotājs un arī pats veikals varbūt, kā komunicē ar patērētāju pārtikas sakarā un kā mums patērētājiem uzvesties šajā diezgan sarežģītajā pasaulē? Kā izdarīt to izvēli? Jā, šī ir ļoti plaša tēma, bet principā mums ir jāsaprot, ka ražotājs grib, lai viņa preci nopērk, un līdz ar to viņš mēģina pa visām ielām ielīst un tā tālāk, bet mānīgi tie uzraksti ir ļoti mānīgi un, diemžēl, uzķerās. Un es arī nebrīnos, ka patērētājs ir apjucis, jo, piemēram, tevis pieminētais bezglutēna. Ja? Ļoti bieži saskaros ar pacientiem runājot, kad viņam liekas, ja viņš pirks bezglutēna produktus, ka tas ir daudz veselīgāk, viņš nodaras sev ļoti daudz laba. Bet, ja mēs iedziļināmies, protams, vispār nerunāt par to, ka ne jau visiem tas bezglutēns ir jāievēro, bet ļoti bieži šie produkti, es pat teiktu, ir tādā neveselīgā kategorijā. Ja? Piemēram, varbūt var kādu. Jā, piemēram, ja tur būs balto rīsu milti, kas pārsvarā ir kukurūzu milti, ja? Tie ir arī ātra, augstāk glikēmiskais indeks tāds, un ja viņš ir pārāk augsts, tas nav īpaši labi, jo tur tātad visdrīzāk ir par maz šķiedrvielu un nobaltumvielu. Līdz ar to viņš arī ātri pacels šo glikos līmeni un ilgtermiņā tas tā kā nebūs ok, jo tev tur lielāks risks
tātad liekajam svārām, šim dopamīna vielmaiņai un iekaisuma procesiem un tam līdzīgi. Ja? Līdz ar to īstenībā lielākajai daļai cilvēku ir labāk pirkt to pašu rudzu rupju malumu maizīti, ja, nekā kaut kādas bezglutēna maizes. Un es šeit nerunāju par cilvēkiem, kuriem ir celiaki vai kaut kāda konkrēta diagnoze, kas saistīta, piemēram, glutēna sensitivitāti, kur tiešām nevajadzētu viņam ēst. Ja. Bet ir tā, tāpat tās arī par šiem cukuriem runājot. Ja. Cilvēks nopirks nesatur cukuru produktu, kaut kādu našķītu, bet īstenībā tur iekšā būs mākslīgie saldinātāji, kas izdarīs pat varbūt vēl lielāku kaitējumu nekā, ja tajā našķī būtu cukurs. Tad, principā, klausoties tevi, sanāk, ja produkts ir bez kaut kā, tad tas jau ir tā kā sarkanais karodziņš, jāpievērš uzmanību. Ar ko tad tas ir aizvietots? Ja jau mēs esam kaut ko izņēmuši, tad, lai tas saglabātu struktūru, garšu un tā tālāk, tad ražotājs visticamāk kompensē, un tas kompensators iespējams ir vēl sliktāks. Bet tad jau ir jāzina, tad jābūt tiešām padziļinātām zināšanām tajā visā. Godīgi sakot, bišķiņ, jā. Un tas ir pie visa tā, tu man palabo, bet es esmu dzirdējis viedokli, ka Eiropas Savienībā mēs esam vislabākajā vietā pasaulē, tīri, kā dienesti par mums rūpējas, lai mēs būtu aizsargāti, lai mums nenonāktu vispār veikalos kaut kas tāds, kas ir tiešām bīstams un kaitīgs. Kā faktiski mēs esam pasaules bezmaz labākajā vietā, ja ne labākajā, un ar visu to ražotāji pamanās sautīgi kaut kādu peļņas nolūku dēļ, vai vienkārši varbūt tehnoloģisku procesu dēļ, ka nav iespējams uztaisīt citādi. Viņi pamanās iedot iekšā, ievērojot likumu, pietiekami kaitīgas lietas. Tas nozīmē, ka normatīvā bāze iespējams nav līdz galam pareiza, ka mums ir pieļaujams kečups ar 25% cukura vai pat vairāk. Un tādas lietas, kā tu redzi, vai tas ir tas, kā būtu jāmaina? Es domāju, ka vaina ir daudzumā. Tiešām mums pārtikas veterinārais dienas un instants strādā, lai nebūtu, lai mēs atbilst kaut kādiem normatīviem un tam līdzīgi, bet neviens nerēķinās ar to, ka, piemēram, aspartāmam ir sava konkrēta deva, tas ir viens no mākslīgiem saldinātājiem, bet ja pusaudzis nopirks gan kolu, gan vēl kādu citu saldinātu dzērienu vai kaut kādu našķi, kur viņš iekšā būs, viņš pārsniegs to devu. Bet pārsvarā, es tiešām saku pārsvarā, ir tā, ka tas viss tiek mērīts pirmkārt pieaugušam cilvēkam šīs devas, un mēs ēdam vienkārši par daudz. Ir ok, ka mēs apēdam to aspartāma našķi, pusgadā reizi, bet tā problēma ir tāda, ka mēs to lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju to dara katru dienu. Aspartāms bija tajā zero kolā, vismaz bija, es nezinu, vai tagad viņi izņēma. Jā. Cik saprot, viņš rada piesaist sajūtu, tā kā atkarību gandrīz, ja tas tā nav. Jā, tur visi sādi, protams, tur ir tiešām jābūt diezgan lieliem daudzumiem, ko pētījumos uzrāda, bet viņš nebūtu nav labs mūsu veselībai ilgtermiņā, gan sirds asinsvads sistēmai. Principā veikalos ir produkti, kas ir puslīdz sakarīgi, bet ja viņos ir kaut kāds noteikts vielas, tad viņus vajadzētu lietot tiešām ļoti ierobežotā daudzumā, un tā ir tā patērēta atbildība. To nevar normatīvos noregulēt, ka tev nebūs pirkt vairāk par kolu nedēļā. Ja? To nevar noregulēt, mums ir brīvais tirgus. Jā. Es teiktu tā, ka mums svētku ēdiens ir palicis par ikdienas ēdienu. Šis ir ļoti interesants. Šī ir tāda laba tēze. Un mums pārsvarā tiešām ir jāatbalsta bez tiem svītrukotiem. Ja? Tad ļoti novienkāršoti. Mums ir pamatā dārziņi, kas nav tur pārpakoti, iepakoti. Mums ir pākšaugi, mums ir kvalitatīvi graudaugi. Labi, viņiem tur lielākoties ir tas svītrukots, ja? Bet gaļa, nevis desa, ja, kas ir iepakot, bet mēs paņemam, aizējam uz tirgu gaļu, nopērkam kārtīgu zivi, nopērkam un viss. Noķeram, varbūt, kādā ezerā. Vēl labāk. Jā, vispār diskutabli, jo tie smagie metāli. Jā. Mikroplasmasas daļiņas un tā tālāk. Un tad es pieminēju margarīnu kā vienu no tādiem stop signāliem savā pieredzē, kaut kur
saklausījos, vai kāds pateica, vai tu vari nosaukt, vai tas būtu korekti tā, ēterā saukt vielas, kurām, ja tu ieraugi to vielu vai sastāvdaļu produkcijā, tad pilnīgi noteikti neliec savā galdā. Vai ir tādas vispār, vai tas nav tik vienkārši? Tu domā, kā es izvērtēju, vai kā? Vai? Jā, bet tu kā profesionāls, tad es lasu produktu un, teiksim, tur, ingredients raksta bilstošā secībā, tas, kas ir īpatsvaru ziņā visvairāk, ir sākumā, un tad, ja es tajā sākuma daļā redzu, piemēram, palmu tauki, tad ir proporcionāli diezgan daudz tajā produktā, palmeļi vai kas, es saku, ne, jo tur nav labi. Un tas saka, kāpēc nav labi? Es vairs neatceros. Ja? Un tā interesanti veidojas pie kaut kāda patērēšanas ieraduma, ka tu jau sāc jau tādā pusautopilotā jau gandrīz. Un man kaut kā tas atvieglo tomēr, kad ir kaut kādi skaidri, tu vari iemācīties tos, 5, 10, 15 vielas, kuras noteikti nevajadzētu patērēt. Vai ir tā tik vienkārši, vai to var tā nosaukt, kur to sarakstu iedot? Jā, tas vai pievienot, būs sarunai pēc tam aprakstā. Jā, tātad par margarīniem paturpinot, tur jāstāsta, lai nav daļai hidrogenizētie augu tauki. Ja pilnībā hidrogenizēti. Tad tā kā labāk ir. Ir mazāk slikti. Jā, bet tik un tā, es neuzskatu, ka margarīnām jau klāt nāk arī sāls, kāds konservants, kāda pat krāsviela. Godīgi sakot, es lietoju mājās sviestu, nevis margarīnu. Ja? Bet sviestu mēs arī nevaram tik daudz Latvijā atļauties. Kaut kas vēl no taukiem tāds, ko tā kā nevajadzētu? Kas ar to palmeļu tad ir? Var, nevar? Palmeļi, viņiem lielākoties ir šie piesātinātie tauki. Tur ir jāskatās, kā viņi ir, kā ražošanas procesā, kas ar viņu ir noticis. Un tā, man bet nav principā, jā, tur ir kviešu miltu, cukurs, palmeļi. Skaidrs nevajadzētu. Jā. Ko es varu zināt, ko viņi ražošanas procesā to eļu darīt? Teiksim tā, ka viss sliktāk ir šie transtauki. Tad tas ir daļai hidrogenizētie un fritētie ēdieni. Jā. Čipsi, kartupeļu frī. Jā, vai arī, ja mēs cepjam, ko es neieteiktu, tad transtauki vairāk veidojas cepjot rapšu eļu, vīno kauliņu eļu un tās saucamās augu eļas, ja? Kur ir nezināms izcelsmes un procenti, kas tur iekšā, ja? Kur ir augi. Okay, tad tas ir tā kā tauku bloks. Jā. Tālākajiem ogļhidrātu bloks, tad ja cukurs daudz, tad arī nevajadzētu, ja? Jā, tad ir jāskatās to starp cukuri, šī iezīmīta, bet tas ir pie uzturvērtības. Tā tabuliņa, kur ir enerģētiskā vērtība, un tad ogļhidrāti to starp cukuri. Jā. Un kas ir tas īpatsvars, kas ir kļūst jau bīstams? 5%, 10%? Būtu labi, ja būtu zem 5 grami. Zem 5%? Zem 5 grami, 100 gramas. Procentu tur pārsvarā nav. Jā, tas pats, jā, 5 no 100, jā. Jā, tas tā kā būtu ļoti labi, jā. Tad, jo tas skaitās ar mazu cukuru sastāvu, bet, protams, ja mēs apēdīsim šādu produktu, es nevaru iedomāties, kas tāds varētu būt. Kāds jogurts ar zemīgāšu, jā. Puskilogramu, jā, izdzersim tādu jogurtu, mēs arī esam jau uzņēmuši ieteicamo cukuru. Jā, tad atgriežamies pie tām devām, jā. Labi. Bet tas cukurs, viņš ir tajā enerģētiskajā tabuliņā, kad raksta to starp cukuri, turiet visu veidu cukuru iekšā, jā? Jā, gan fruktozes, saharozes, viss pievienotā, nepievienotā dabīgie, tas viss ir kā kombinēts vienā ciparā. Tad ir kā vērti. Jā, man, protams, gribētos, lai viņš ir pavisam atdalīts, jo it kā teorētiski mums nebūtu jāskaita augļos šī fruktoze, bet, ja mēs paskatāmies jogurtā, kuru ļoti grūti ir sārēķināt tos pievienotos cukurs, jo tur ir gan laktoze, gan fruktoze, tad mums tur varētu tā kā norēķināt klāt, vai tad mums jāskaita pēc pavisam citas formulas. Bet tādiem parastiem našķiem ir vienkārši mums ir jāierobežo līdz +- 25 gramiem dienā, ja šis pievienotais cukurs. Tad, principā, šokolādes tāflīte būtu jāizvalk uz nedēļu, vai ne? Tas man ir pieejams normāli nokopt viņu uzreiz, lai miers, ja? Lai viņi netraucē pēc tam. Tā nevar darīt, tā kā paindēt organismu reizi nedēļā, un tad viņš tā kā norūdās, un tad atlikušo nedēļu dzīvot normāli. Tā nevar darīt. Teiksim, sestdiena ir diena, kad es vienkārši kapā iekšā visu, kas man ienāk prātā. Es par šo esmu diezgan daudz domājis, jo tā Skandināvijas valstīs lielākā daļa ģimeņu dara, kad bērniem dod sestdienā saldums, cik viņi grib.
Un es tā padomāju, fizioloģiski, bet man var kāds kolēģis pakomentēt kaut ko citu, ka tas ir sliktāk nekā, ja mēs ikdienā, piemēram, iedodam to vienu kārumu sieriņu vai vienu jogurta glāzi tam bērnam un tā tālāk. Ja? Kad tas izdara lielāku postījumu nekā mēs bišķītī tā kā normējam. Bet atkal no otras puses, es arī saviem pacientiem iesaku kaut kādus cheat produktus. Var sakot, vienreiz nedēļā atļauties kaut ko, ko varbūt tas nav rakstīts manās rekomendācijās, bet tad mēs vienojamies, kas tas būs un cik mēs daudz viņu apēdīsim un apzināti ēdam un tam līdzīgi. Kas vēl tāds novēlējums tautai varbūt par uzturu? Kā dzīvot labāk, vai ne? Tiešām mūsu tautai ir ļoti liels problēmas sirds asinsvads saslimšanām. Un, ja mēs padomātu par šīm transtaugskābēm, ja mēs tomēr paskatītos arī šos pievienotos cukurus un nāšķus izvēlēties gatavot mājās, varbūt nevis ar svītrukodiem, tad es domāju, ka mums palielināt dārzeņu patēriņu. Man liekas, ka mums būtu daudzreiz labāka veselība un padomāt, kādēļ mums ir grūti sev palīdzēt un ievērot šo veselīgo dzīvesveidu, vai es sevi mīlu, vai es sevi cienu. Un par šiem jautājumiem pilnīgi noteikti. Un gulēt vajag mums vairāk. Jā, vai ne, ka neizguļās, tev vairāk gribās našķēties. Tieši tā. Tie dziesmu svētki tā ziņā nebija veselīga nedēļa. Bet, labi, paldies tev liels par taviem sarkaniem karodziņiem, ja tā tos var nosaukt saistībā ar uztura lasīšanu, kā mēs tos lasām. Un man šķiet arī mūsu skatītājiem viela pārdomām par to, kāpēc tad ar man notiek tas, kas notiek, un iespējams man vajag izrunāties ar kādu. Tā kā mēs ar tevi šodien. Paldies par sarunu. Paldies tev.